ziema, kas ilgi šajā gada laikā ir kavējusies, beidzot ir atnākusi ar augstumu un kailsalu. Jau aizsaluši ezeri, dīķi, upes. Pamazām sāk aizsalt arī jūra. Un tā kā sniega ir ļoti maz vai pat nav vispār, daudzi bērni ziemas izklaides mēģina sameklēt staigājot pa ledu, slidojot, spēlējot hokeju, un diemžēl atkal jāsecina, ka neuzmanības vai pārgalvības dēļ, ielūstot ledos, šogad jau gājuši bojā 4 cilvēki. Ūdens tilpnēs izveidojusies ledus kārta vēl nav pietiekami bieza, stabila un droša, tāpēc atrašanās uz ledus var apdraudēt gan bērnu, gan pieaugušu cilvēku dzīvības. Vairākas Latvijas pašvaldības jau izsludinājušas aizliegumu atrasties uz ūdens tilpņu ledus, īpaši nepieļaujami, ja uz ledus atrodas pusauģi un mazi bērni. Un te ir vietā jautājums, vai vecāki zina, kur šobrīd atrodas viņu bērni un pusauģi. Ja pieaudzis cilvēks var loģiski izdomāt iespējamo apdraudējumu, tad bērni to savas mazās dzīves pieredzes dēļ, diemžēl, nespēja. Tas ir jāņem vērā un jāsaprot. Runājot par ziemas periodu, īpaši akcents tiek likts uz zemledus makšķerniekiem. Taču šeit gribētos minēt tādas 3 lielas grupas. Tie ir zemledus makšķernieki, tie ir bērni, jaunieši, kuri redzot, kad pieaugušie onkuļi droši sēž uz ledus, tātad ledus ir droši un dodas spēlēties, slidināties. Protams, ka pieaugušā cilvēka svars ir lielāks un šķietam tas ir bīstamāk, bet tātad šis makšķernieks pārvietojas lēni, pārbaudot ledu, bērns skrien, spēlējas. Rezultātā viņi var iekļūt tādās vietās, kur šis ledus ir trauslāks un, diemžēl, var beigties ar nelaimi. Un ir vēl viena tāda kategorija cilvēku, kuriem vai nu dzīvo, vai nu strādā pie ūdens krātuvēm. Un tātad ziemas periodā šis ceļš no darba uz mājām vai līdz veikalam īsāks ir šķērsojot ūdens krātuvi, nevis ejot apkārt ezeram vai pie upes ejot līdz tiltam. Šeit gadījumi mēdz būt pat tādi, ja mēs saņemam informāciju par to, ka cilvēki redz, kad uz ledus ir tātad makšķerēšanas piedruma, cilvēka nav, tātad rodas aizdoms, ka cilvēks ir noslīts, veicam meklēšanas darbus zem ūdens, un jāteic, ka visbiežāk arī tiešām šī situācija tāda ir. Cilvēkam, kas iet vienkārši pār ledu, ja viņš ir gājis, piemēram, vēlākā vakara stundā, ielūzis, nevienu nepamanīts, līdz rītam jau šis āliņas ir atkal pārvilcies ar ledus kārtu, un līdz pavasarim var teikt, ka šis cilvēks ir bezvēsts pazudis, ka neviens par viņu atrašanās vietu nezina. Šonedēļ valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta darbinieki, neskatoties uz krietno salu, rīkoja mācības uz Daugavas ledus. Tika izzāģēts āliņas un izmēģināti dažādi glābšanas paņēmieni. Un tagad neliels padoms, kas var noderēt ne tikai zemledus makšķerniekiem, bet arī tiem, kuri vēlas pavadīt laiku, piemēram, slidojot. Savai drošībai der iegādāties pavisam vienkāršus palīga līdzekļus, kas ielūšanas gadījumā var izglābt jūsu dzīvību. Tas ir pats primārākais, ko mēs varam paņemt sev līdzi, ejot pāri ledu, pa ledu vai zvejojot. Šeit tā saucamie irbulīši. Šitie ir pārdodās veikalos, var nopirkt. Makšķerēšanas veikalos, sporta preču veikalos. Nekas sarežģīts. Pat ja nav naudas, var pašam uztaisīt, paņem 2 kokus, kociņus, iesprauc iekšā nagliņu un tev ir irbulīši. Ar viņiem izrāpties ārā no jebkura aliņģa ir 100 reizes vieglāk, 100 reizes. Princips viņi karājās pie krūtīm. Ja ir ielūzis cilvēks, tad uzreiz pirmais un var sākt bīdīties pa ledu. Ir ļoti palīdz. Ja kāds ielūst ledu, nekavējoties jāzvana 112 un jāsauc palīgā profesionāli glābēji ar attiecīgu ekipējumu. Viņi zinās, ko un kā darīt, lai glābtu cilvēka dzīvību. Jāatceras, ka ielūstot augstā ūdenī, cilvēks var zaudēt samaņu 10–15 minūšu laikā vai pat vēl ātrāk, un tad noslīgt. Pēc glābēja izsaukšanas var mēģināt palīdzēt ielūzušajam ar šalli, kādu apģērba gabalu vai koku, palīdzēt tam noturēties kaut kādā veidā virs ūdens.
Ja ir plaisas uz ledus, ja dzirdat tātad, jebkuru savu ūdens krātos, kad šis ledus nokrakšķi, tātad tas jau vairs nav droši. Pavasaros jau uz ledus jau atrodas ūdens, un šis ledus kļūst tumšs, arī ir skaidrs, ka atrasties tur nevar. Ilgstoši, kad ir bijis sals un ledus biezums ir ievērojams, ka dažviet jau tiešām šķiet, ka ielūst vienkārši nav iespējams, tomēr ir bijuši nelaimes gadījumi, kad cilvēks ielūst ledū. Tātad jāņem vērā ir tas, ka ūdens krātos ir dažādas, upēs ir straumes, pa upi var pārbraukt kāds ledlauzas kuģis, kas tātad šo ledu salauž. Zem tiltiem ledus ir daudz plānāks. Tāpat ir vietas, kur ir atvari, un tātad vislielākajā salā šīs vietas neaizsalst. Tāpat kā ūdenslīdēji saka, kad virspusē mums liekas, ka ledus ir vairāk vai mazāk līdzens, tad skatoties no otras puses uz šo ledu, vienā vietā viņš var būt pārdesmit centimetrus biezs, bet turpat jau burtiski metru tālāk tikai pāris centimetrus biezs, jo tur ir kāda strauma vai novadgrāvs. Tātad, pasakot, ka ledus ir drošs, mēs it kā aicinām cilvēkus būt pārliecinātiem, ka viņi var droši atrasties uz ledus. Drošs ir tikai mākslīgās slidotavas. Glābēji akcentē, ka vispirms ir jāpiezvan glābšanas dienestam, ja ir tāda iespēja, un jāizsauc palīgā profesionāļi. Ja jūsu rīcībā ir virve, tad to var pasviest ielūzušajam. Taču jāatceras arī par savu drošību šajā brīdī, pārāk tuvu netuvojoties ielūšanas vietai. Var izmantot kādu garu koku vai nolūzušu zaru, iespējams ir arī pasviest kādu ar gaisu piepildītu, negrimstošu priekšmetu, kas palīdzēs ielūzušajam ilgāk noturēties uz ūdens. Svarīgi ir arī, izkļūstot no ielūzuma, attālināties no tā, ripinoties projām, neceļoties kājās. Ja ledus ir plāns un irdens, vieglāk uz tā būs nokļūt ar muguru. Un beigās glābēji teica, visdrošākais ledus ir tad, kad uz tā nekāpj. Kas vēl būtu jāņem vērā, ja tomēr esat nolēmuši uzkāpt uz ledus, kaut vai makšķerējot? Būtu ieteicams to nedarīt vienam, jānorāda mājiniekiem jūsu atrašanās vieta. Tai pašā laikā jāatceras, ka staigājot pa ledu, jūs bērniem un pusauģiem radiet nepareizu iespaidu, ka tas ir droši. Ja atrodaties krastā, neesat vienaldzīgi pret tiem, kas atrodas uz ledus. Ja pamanat no krasta, piemēram, jūrā pārāk tālu esošus cilvēkus, ziņojiet par to glābšanas dienestam, zvanot pa tālruni 112. Ja pamanat kādu ielūzušo, centieties palīdzēt un noteikti izsauciet palīgā glābšanas dienestu, zvanot 112. Savukārt pēc izglābšanās no ielūšanas ledū nekavējoties jāizsauc ātrā palīdzība, zvanot pa tālruni 113. Atcerieties to!